Esiet sveicināti, dāmas un kungi, laipni lūgt kanālā TV4, kurš vēsturiski ir piedāvājis dažādas satura un formas diskusijas. Un šodien arī ieraudzījāt mani, domājat, būs sarunas par sportu? Nē. Šodien runāsim par ko pavisam citu, par Rīgas reģionu ekonomisko potenciālu. Un, lai diskutētu par vienu vai otru tēmu, ir vajadzīgi diskusijas dalībnieki. Un diskusijas dalībnieki tiešām šodien spēcīgi. Un ar mani kopā šodien Edvards Ratnieks, Rīgas pilsētas, Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs. Sveicināti. Sveiki. Liena Skaraine, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras viceprezidente, nu jau, vai ne? Sveicināti. Un Gustavs Mārtiņš Upmanis, platformas Visas iespējas veidotājs. Jā, labdien. Edvard, varbūt iedošu jums sākumā to pirmo uzsvaru par Rīgas reģionu pašreizējo ekonomisko situāciju, rādītājiem, statistiku. Kāda tā ir? Rīgā un pie Rīgā tas ir Rīgas plānošanas reģions kopējs, tautā dēvēts arī par Rīgas metropoli. Cenšamies arī, lai šis nosaukums iegūst tādu lielāku atpazīstamību. Mēs redzam, ka Rīgas plānošanas reģions, respektīvi Rīgas reģions, ir 3/4 no Latvijas iekšzemes koprodukta. Mēs redzam to, ka attīstība notiek šajā reģionā. Attīstība notiek ne tikai Rīgā, bet arī pie Rīgā. Ja iepriekš pie Rīgas šie nomaksātie nodokļi uzņēmumu ziņā 20. gadā bija 1 miljards eiro, tad šobrīd tas jau ir 1,5 miljardi. Mēs 22. gadā, starp citu, tā statistika pēdējā, tātad 2 gadu laikā jau šāds milzīgs pieaugums. Mēs redzam, ka izlīdzinās Rīga un pie Rīga, un ļoti izteikti veidojās šis viss kopējais reģions kā tāda ekonomiski attīstīta vieta. Tas, kas ir nepieciešams, lai šajā reģionā mēs vairāk stimulētu uzņēmējdarbību, lai mēs vēl vairāk iedotu iespējas attīstībai. Un tādēļ šeit ir ļoti svarīgi saprast, jo vairāk finansējuma saražos šis reģions, jo vairāk finansējuma saņems arī pārējā Latvija un tālāk. Šodien daudz runāsim arī par jauniem uzņēmējiem, kā ir ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Jaunieši izrāda interesi, tas ir ļoti labi. Interesi palielinās, samazinās, palielinās. Tātad Rīgā aptuveni 76,000 uzņēmumu, pie Rīgā 23,000 uzņēmumu. Tas ir labs rādītājs. Un kas vēl ir svarīgi, mums ir Rīgā, piemēram, izveidots tāds uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Nesen izveidojām. Tā ideja tāda, ka atnāk jauns uzņēmējs un saka, es gribu kaut ko darīt. Lieliski, kāda ir tā uzņēmuma ideja, mēs palīdzēsim iziet tev, paņemsim aiz rokas un izvilksim cauri visai Rīgas domas un visai citai birokrātijai cauri un palīdzēsim to uzņēmumu, kā saka, nolikt uz kājām. Paldies šeit, es saku arī Tirdzniecības Rūpniecības kamerai, kas pie mums vērsās ar šādām idejām un darbdevēju konfederācijai. Tā kā tas, manuprāt, mums ir lieliski izdevies projekts. Kāda ir situācija tieši no uzņēmēja pozīcijām skatoties? Jāsaka, ka ar katru dienu principā situācija uzlabojās, kā jau minēju. Šobrīd mēs varam sarunāties, mums ir ar ko sarunāties. Ja mēs skatāmies kādu laiku atpakaļ, kamēr bija citas vadības, tad varētu teikt, ka sarunas bija, vismaz no LTRK biedru puses bija tā kā nekādas. Šobrīd arī tas būtiskākais ir komunikācija. Ja, jo visas lietas var risināt tad, kad ir saruna un kad ir pieņemts lēmums. Un minēju jau par birokrātiju un tā tālāk. Un šī ir tā lieta, kas LTRK šobrīd ir kā prioritāte, ja, jo daudz administratīvās izmaksas procesus varētu samazināt, ja mēs samazinātu virkni birokrātisku procedūru. Līdz ar to ir saruna, un mēs varam kompleksi risināt tieši kādām darbībām mēs varam izvairīties un kas vispār nav jādara, ko var darīt elektroniski, ko var darīt ar citām institūcijām, kooperējot datus. Ja. Tā kā tas viss ir
pie tā viss ir jāstrādā. Prieks, ka šobrīd ir ar ko runāt. Protams, ka tam vēl ir jātīstās. Un nākamā lieta ir tā par komunikāciju, bet par komunikāciju tā kā uz āru, par pasākumiem, lai uzņēmējs būtu visur, kur notiek, kur viņš var būt, kur viņš saredz. Jo Latvija ir maza valsts un salīdzinoši arī šī ekonomiskā aktivitāte un uzņēmuma lielums ir salīdzinoši mazs. Līdz ar to uzņēmuma vadītājs ir orķestrs. Un viņam ir jāzina viss. Un viņam ir jāaiziet visas šīs atļaujas, licences, saskaņošanas tā tālāk. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir institūcija vai platforma, kur tev tā, kā jau teica, var izvilkt aiz matiem cauri. Es pieļauju, ka daudz vēl to nezina. Un tas nav zināms plašākā lokā. Līdz ar to atkal informācija, izlikšana tā, lai to principā zinātu jebkurš. Ja? Nākamā lieta, par ko es visur citur runāju, ja, tas ir tālāk pats galvenais cilvēks. Cilvēks uzņēmējs, cilvēks ierēdnis, cilvēks vienmēr arī saka, godīgi sakot, sētnieks. Ja? Un šeit ir tās lietas, ja, par ko mēs vienmēr runājam, par attieksmi. Ja? Tad es kā uzņēmējs vai jaunais uzņēmējs aizēju, man vajag, saskaņot, ārā kafejnīcu vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Nu, tad kādu es saņemu šo te, pirmkārt, kādu es sagaidu, un pēc tam kādu es saņemu. Tas ir viens. Otrkārt, tad, kad jau šī saruna ir, tad kāda ir atdeve? Ja? Cik tas iesaistītais cilvēks ir ieinteresēts ātri tavu problēmu atrisināt, kā viņš tev palīdz, cik ļoti viņš tev izvelk cauri, vai viņš ir tāds vienaldzīgs un tā tālāk. Ja? Un tālāk tieši tā ir atbildība, jo nereti ir... Tas, protams, ir atkal cilvēciskais faktors. Nereti ir tas, ka institūta iekšienā nav pat īsti skaidrības, kur tevi aizsūta. Ka tev patiesībā nemaz tur nebija jāiet, un tev nemaz tas nebija jādara. Vai atkal to varēja pateikt uzreiz un izdarīt ātrāk. Nu, tā kā man tas komunikācija un attieksme, atdeve un atbildība. Un tas ir tas, kas mums ir, jo pašvaldība jau patiesībā nav jādod uzņēmējiem nauda kā tāda. Tā ir attieksme un tā ir infrastruktūra. Un tur ir nemitīga attīstība. Nu, jābūt tādai būtībā atgriezeniskai saitei. Jā, jābūt tādai ieinteresētībai, modernais vārds tādam draivam, ja? Kad viss notiek un notiek tā raiti, jo mēs arī esam rosinājuši par to, ka 30 dienu termiņš atbildēt uz iesniegumiem vai kaut kas tam līdzīgs noteikti ir jāsamazina, uz 7-10 dienām. Tas ir tas lai ātri, jo tāpat Igaunijā, ja? Tas viss notiek ātrāk. Un kāpēc gaidīt šīs 30 dienas, ja tu vari atrisināt ātri? Ja? Tādā ziņā vajag dinamiku. Piekritīs visam iepriekš teiktājiem, iepriekš minētājiem. Uzlabojās kopumā tā situācija? Es nezinu, grūti pateikt. Es pats esmu šis cilvēks orķestris pēdējos 7 gadus. Pietiekami ilgs laiks jau. Gan ilgi, jā. Pirmos 5 gadus tev bail sevi saukt par uzņēmēju, un tad tu nopelni iekšēji sevī to pārliecību. Jā, mēs esam platforma, kas apkopo visas iespējas jauniešiem. Tur stipendijas, atbalsta programmas, apmaiņas programmas, visu to. Arī darbus piedāvājam. Un, jā, mēs paši arī esam oportunisti vārda vislabākajā ziņā. Esam izmantojuši Altuma atbalstus, labklājības ministrijas, LIA atbalstu, tā kā ļoti, ļoti plašu to visu. Man prieks dzirdēt, pirmo reizi dzirdu, ja godīgi par šo jauno atbalsta centru. Iedomājieties, cik mums uz atklāšanu atnāca preses pārstāvji? Nē. Neviens. Saprotat, par to ir tas stāsts. Jā, bet tas ir jautājums, jo tur vienā pusē ir prese, otrā pusē ir komunikācija presi. Tā kā tas ir jautājums, kas no abiem. Atkal komunikācijas pārāvums. Kas interesē sabiedrību. Jā, bet kādā ziņā man liekas, ka kaut kas vairāk ir jauniešiem. Tā izklausās būtu jābūt. Jā, un galvenais jau ir vienkārši sniegt kaut kādu atbalstu un cienīt, un tiešām tā attieksme
Jo, esot uzņēmējs, tu izvēlies to spēli, kādu tu spēlē. Un es esmu sociālais uzņēmējs, man ir kaut kādas, ka cilvēki labprātāk sadarbojas, jo mēs esam sociāli. Ja tu esi azartspēles, tajā mirklī cilvēki mazāk tev grib sadarboties, un tev būs vislielākie cipari priekš visiem pakalpojumiem. Bet, protams, tas jautājums tajā mirklī, kad tu spēlē šo uzņēmēju darbības spēli, ir, vai noteikumi mēģina tev palīdzēt, vai arī mēģina tevi iegāzt. Un tajā mirklī, kad ir spēle, kur konstanti mēģina tevi iegāzt, un tev sajūt, ka tev visu laiku ir jācīnās ar veidzirnavām, un tur ar vidu vai ar pašvaldību vai vēl kaut ko, tajā mirklī tas krietni vairāk tevi izsmeļ, un tu negribi šo spēli spēlēt. Tā kā man liekas, ka galvenais jaunatnē tiešām ir, ka tā motivācija jau iekšējā ir. Un tas jautājums ir, vai mēs varam viņus atbalstīt gana labi un parādīt visu, kas notiek, lai arī tiešām tā motivācija turpinātu būt 2, 5, 10 gadus. Kas ir tās lietas, kas varbūt būtu vēl vairāk jādara, lai motivētu to jaunieti? Kā tu no savas skatu punktu skaties? Ļoti atkarīgs no kura skatu punkta. Jā, daudz lietas un no visām pusēm. Pirmkārt, man liekas, skola ir lieta, kur visiem iemāc būt izcilniekiem, būt teicamniekiem, un galvenais ir izdarīt uzdevumu ar pirmo reizi maksimāli pareizi. Jo tas ir desmitnieks. Bet nevienā mirklī nav tā skata punkta, kā mēs to darām pirmo reizi, kā mēs to darām otru reizi, trešo reizi. Un tas ir kaut kāds tas domāšanas veids, kas uzņēmējiem ļoti svarīgs. Vai mēs varam izdarīt maksimāli ātri pirmo kļūdu, jo no pirmās kļūdas mēs visātrāk arī mācāmies. Un tā kā teiksim, šis, man liekas, Latvijas sabiedrībā nav skata punkts, kurš tiek ļoti atzīts. Ir tāds teiciens, nav svarīgi, cik reizes nokrīt, svarīgi, cik tu piecelies. Un patiesībā šis būtu tas, un te es piekrītu pilnībā, tas ir tas, no kā arī mēs iemācāmies. Ir kādi puni pierēti, labi, štrunc ar to visu, ejam tālāk. Katru reizi kaut kāda jauna pieredze, katru reizi kaut kādas jaunas zināšanas, un tikai ejam uz priekšu. Galvenais, lai ir uzņēmēji un uzņēmīgi cilvēki. Tas ir tas, kas arī virza sabiedrību. Un kā jau minēju, šie daudzie 10 000 uzņēmumu tomēr parāda, ka cilvēki nav tikai konstanti tādi darbinieki, bet arī paši ir gatavi uzņemties kaut kādas idejas, laist tās tautās un veidot mūsu ekonomiku. Tas ir tas galvenais, kas mums visiem jāpanāk, jo tā mēs panāksim visas Latvijas izaugsmi, ne tikai konkrēti viena reģiona izaugsmi. Cerams, daudzie uzņēmēji arī kļūst tāpēc, ka darba devējs prasa, lai tu pieņem kaut kādu uzņēmēju darbības formu, lai var ietaupīt uz nodokļiem. Diemžēl. Bet jā, uzņēmīgums ļoti, ļoti svarīgs, un viens ir skolās kaut kādā vidē, otrs, vienkārši atsaucība no visām pusēm, vienalga grantu veidā. Tātad man ļoti interesē, kā izpaužas šis centrs. Es tieši nākot šeit domāju, ka ļoti palīdzētu, ja būtu vienkārši jauniem cilvēkiem vieta, kur satikt vienam otru. Jo īpaši uzņēmēja darbības sākumā, kā jau iepriekš minēju, tā komunikācija un tas networks ar cilvēkiem, kas tev apkārt ir, viņš ir kritiski svarīgs. Un īpaši, ja tu esi jauns, visgrūtāk ir tikt pie jau pieredzējušiem uzņēmējiem, kas tev var iedot padomu. Jo pirmajā pusgadā visi uz tevi skatās tā ļoti, nezinu, ja tu esi šarmants, tad skatās mazliet tā naivi optimistiski, bet pārsvarā jau visi grib, lai tu sevi pierādi, un tad mēs ar tevi runāsim. Tajā, man liekas, tā ir tā otra lieta, ka arī pret visjaunākajiem uzņēmējiem, kas pēkšņi pirmos soļus dara, vēl viņiem nav rezultāti, viņi tikai kļūdās, jau pret viņiem būt ar to ļoti cieņpilnu attieksmi un novērtēt viņus un motivēt, ka tas, ko dara, ir forši pat, ja tev nesanāk. Tas pirmais pakāpiens, kā parasti, ir visaugstākais. Jā, viņš ir visgrūtākais. Un tāpēc, ka tev ir jāpārliecina no tā, ka tev nav nekā, kāds vai pirmais klients vai pirmais investors par to, ka tev ir kaut kas, un tas tev ir jādara mirklī, ka tev ir vismazāk zināšanu, kā to izdarīt. Tā kā, pirmais solis arī man tas bija visgrūtākais. Es varētu papildināt par to, ka biznesā tā saka, ka tev 9 reizes ir jāpakrīt, un 10. bizness būs tas, ar ko tu beidzot varēsi nopelnīt. Ja? Un vēl par jaunatni runājot, es noteikti aicinātu tiešām būt proaktīviem, iet visur, būt visur, nebaidīties, jo mēs visi kādreiz esam sākuši, un tad liekas, ko tad es tur, kas tad man tur, bet patiesībā es arī aicinu ņemt dalību LTRK,
tur ir tik ļoti daudz atvērtu pasākumu. Patiesībā visi ir patiesībā atvērti pasākumu. Tā vieta būtībā komunicēt, jā, vai ne? Jā, tieši tā. Un tur ir iespēja satikt pieredzējošos uzņēmējus un mācīties no viņiem un iegūt šos kontaktus un kaut kādas zināšanas. Un patiesībā šī biedrošanās jau noved tālāk pie nākamā biznesa vai biznesa partnera vai tā tālāk. Tā kā, noteikti es pat aicinātu jauniešus tiešām izmantot LTRK kā platformu un stāties iekšā, ņemt, labi, šobrīd ir bijušas LTRK vēlēšanas, un padomas ir visas nokomplektētas, bet izrādot aktivitāti un pierādot sevi, tā ir brīnišķīga platforma, kurā var dabūt gan informāciju, jo kas pats galvenais ir biznesā – informācija. Kāda ir vispār pieredze, teiksim tā, jauniešu iesaiste šajos jaunu uzņēmumos, jauniešu, pirmkārt, viņu interesi iesaistīties un šo jaunu uzņēmumu vēlmi iesaistīt tos jauniešus, izglītot viņus, palīdzēt viņiem un tam līdzīgi? Man liekas, īstenībā tur ir ļoti, es teiktu, ka labi. Tāpēc, ka jaunu uzņēmumu pārsvarā nāk arī ar tādu rietumu kultūru, to mūsdienu. Varbūt vairāk, kur viņi atvērtāki, viņi noliek mazliet vairāk centrā darbinieku vajadzības. Jā, tur tik un tā ir ļoti augsta izdegšanas kultūra, ir ļoti augstas ekspektācijas, ko tu sagaidi no šī cilvēka. Bet kopumā, iepriekšējās paudzēs, es domāju, bija vairāk hierarhija un vairāk, ka boss ir tiešām boss, ka viņš man pateiks, kas man jādara. Un, ja es kaut ko neizdarīšu, man klieks virsū, tad man liekas, ka tā ir vairāk tāda demokrātiskāka un kopējas atbildības sajūta, kur jūs visi kļūstat par komandu. Īpaši arī tev kā jaunuzņēmuma vadītājam, tev nav naudas, lai maksātu tiem cilvēkiem. Tāpēc tev ir jābūt pret viņiem labam. Apusēji, tev vajag to komandu un tev vajag sniegt šiem cilvēkiem to izaugsmi. Un jaunieši tādā ziņā ļoti labi to arī pilda un palīdz, jo viņi ir mērķēti primāri uz izaugsmi. Viņi ir gatavi darīt vairāk, viņiem nav bieži vien arī ģimenes, reizēm pat arī studiju, kas varbūt nav izcili. Viņi ir gatavi augt kopā ar uzņēmumu. Tā kā, man liekas, ka jaunu uzņēmumu pusē šobrīd situācija ir laba. Šodien arī tieši notiek Techshell konference. Tā kā tur man būtu bijis jābūt, lai varētu tīkloties. Arī šī vide ir diezgan atvērta. Un sākot arī lielā jaunuzņēmumā, kas jau mērogojas strādāt tā saucamajā scale-upā, tajā mirklī jau arī tu ļoti daudz iemācies un pēc tam veidot savu uzņēmumu arī no tās vidas ir krietni vieglāk. Tā kā, man liekas, ka jauniešiem patīk. Īpaši jaunuzņēmumi arī mēs nodarbojamies ar rekrutēšanu. Var just, kad ieliek vakances kādā jaunuzņēmumā, uzreiz jaunieši piesakās, viņi grib strādāt, grib tā vēlmi ir. Jā, vēlmi ir. Tā kā, tas ir zīmols. Jaunu uzņēmums ir zīmols. Par tām nozarēm un reģionu kopumā runājot, kas ir tās nozares, kas varbūt tā attīstās un kuras varbūt stagnē un kuras varbūt regresē? Tādā lielākā bildē. Tur droši vien vairāk uzņēmējiem pašiem jāsaka, kas attiec no pašvaldību puses, tad mēs varam redzēt, ka tiešām šī nākšana pretī ne jau tikai Rīgā, bet arī, piemēram, Mārupē un citās vietās ir ļoti aktīva. Pašvaldības ir vērsts uz to, uz savu pakalpojumu uzlabošanu, piemēram, pēc ļoti aktīvām sarunām ar Tirdzniecības Rūpniecības kameru un LDDK ļoti strauji uzlabojās arī būvvaldes darbs Rīgas domē. Ļoti aktīvi, tur, kā saka, mēnesi vairs nav jāgaida, tieši otrādāk, tur ir zaļais koridors, viss iet steigā cauri. Tiklīdz ir kādas investīcijas, kur mēs redzam, kas varētu nodrošināt jaunas darba vietas, kas, protams, ienestu ieņēmumus arī pilsētai vai pašvaldībām, kas ir Pierīgā. Mēs redzam to, ka ļoti aktīva pašvaldības iesaiste infrastruktūras objekti. Tas ir mega notikums. Ja mēs redzam, mēs atklājam kādu ielu vai kādu piebrauktuvu vai kaut ko tam līdzīgi, uzreiz varam redzēt, ka veidojas uzņēmēja darbība. Uzreiz redzam, ka tas tiek izmantots. Ja? Līdz ar to tas arī tā ir tā mana tēze, ko es jau teicu sākumā, ka mums ir jāiegulda tur, kur notiek šī ekonomiskā aktivitāte. Ja mēs paņemsim šo finansējumu nost no tā, tad šī attīstības nauda vienkārši nebūs. Tad
paņemsim no tiem, kas kaut ko dara, un iedosim tiem, kas neko nedara, un tad viss laimīgi, visiem viss būs kopumā slikti. Manuprāt, tā nav pareiza pieeja, kas mums tagad notiek īpaši par pašvaldību izlīdzināšanas fondu. Arī šeit mēs esam Tirdzniecības rūpniecības kameru pilnīgi viensprātis. Rīga vien šajā gadā iemaksā 133 miljonus, un ja mēs paskatāmies, starp citu, rīdznieku nodokļi 133 miljoni aiziet citu pašvaldību vajadzībām. Savukārt mums Rīgā paliek 15 miljoni savām vajadzībām, savai infrastruktūrai. Tieši no mūsu budžeta 15 miljoni aiziet investīcijās. Jūs iedomājaties, cik maksā uzbūvēt vienu ceļu, cik maksā atjaunot kādu skolu vai bērnu dārzu. Ja? Tad sarēķinām, cik gadā ir 15 miljoni. Manuprāt, uz milzīgu pilsētu tas nav absolūti nekas. Un tāpēc mēs esam spiesti ņemt aizņēmumus, kas mums pēc tam būs jāatdod. Un savukārt, ja mums šo te finansējumu katru gadu vienkārši pārdala citām pašvaldībām, es neko nesaku. Pierobežā ir jāpalīdz un to visu vajag. Bet kāpēc citas valsts pilsētas pašvaldības vispār saņem finansējumu no šī izlīdzināšanas fonda, es nesaprotu. Tur laikam sāp arī no Pierīgas, vai ne? No Mārupas. Tieši tā, Rīga un Pierīga, visas šīs te pašvaldības, kur notiek šī aktīvā uzņēmēja darbība, šī te attīstības finansējums, ko mēs varētu vēl vairāk ielikt attīstībā, vēl vairāk uzplaukt to visu stāstu, kas palīdzētu ieņemt valstī nodokļus, no kuriem pēc tam varētu finansēt tos tālākos reģionus. Ja? Netiek jau domāts šādās kategorijās, tiek domāts ļoti vienkāršās kategorijās. Jums ir nauda, tad mēs viņu atņemam. Tad, ja šādi to dara, tad būtībā nav sēklas nauda, nav palīdzības finansējuma nekāda. Mēs nevaram attīstīt infrastruktūru, ceļi brūk kopā, skolas jāremontē, viss slikti. Bet, ja mēs to kaut kā to naudiņu tomēr paskatāmies un apgrozām šeit pat, mēs viņu varam ieguldīt un palīdzēt uzņēmējdarbībai tādā veidā. Jā, šeit ir patiesībā tāda politiskā izšķiršanās. Mēs par to runājam jau vairākus gadus, par to, ka respektīvi pašvaldībām ir jādod instruments, kā caur nodokļiem, kā viņi var saņemt šos līdzekļus ne tikai pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tur, kur iedzīvotājs reģistrēts, bet tur, kur viņš strādā. Jo tieši tas, ko minēja, kad strādā Rīgas centrā, ja, bet nodokļi aiziet Mārupi, Ķekava un apkārtējos, ja, kas ir saucamie guļamrajoni, un Rīgas infrastruktūrai paliek ļoti maz šo te līdzekļu patiesībā, bet infrastruktūra ir visnoslogotākā. Ja. Tā nav tikai Rīgas problēma, tā ir arī citu pašvaldību problēma. Lai nebūtu šis izlīdzināšanas fonds jāizkaisa pa visu Latviju, tad ja būtu jāmaina šis piemēram, uzņēmuma ienākuma nodokļa un arī iespējams iedzīvotāju nodokļu sadala pārdala par labu tur, kur ir darba vieta, nevis tur, kur darbinieks dzīvo. Šobrīd, starp citu, pat pašvaldībām, ja tā paskatās no ekonomiskā viedokļa, pašvaldībām pat nav absolūti nekāda mērķa attīstīt uzņēmējdarbību, jo no tā nenāk absolūti nekāds finansējums. Finansējums nāk no nekustamā īpašuma nodokļa, kas salīdzinoši mazs procents budžetā, bet vislielākais tātad iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tātad, kur persona ir deklarējusies, tā pašvaldība saņem naudu. Nevis tur, kur strādā, nevis tur, kur ir uzņēmējs, nevis tur, kur rodās ekonomiskā attīstība, nē, tur, kur ir deklarējies. Un tad šāds stāsts veidojas. Tieši tā, ja būtu tāds instruments, ja, tad katra pašvaldība, trīcētu, lai tas uzņēmējs, ar to rūpnīcu ražotni vai kur nosēžās pie viņa, ja, jo viņš uzreiz redzēs, tur ir nauda. Šobrīd rūpnīca vēl tur nedod Dievs kaut kas ir ar dabas piesārņojumu vai kas tam līdzīgs. Nē, visur citur, tikai ne pie mums. Ja? Tas ir tā. Jūs esat uzņēmējs, jums vajadzēs ceļu, jums vajadzēs tur pievilkt vēl kaut kādu droši vien ietvi, arī vajadzēs, varbūt vēl kaut kādu riteņu celiņu vajadzēs, varbūt jums vajadzēs arī apgaismojumu. Nē, ziniet, mums tas pārāk dārgi izmaksā. Jūs labāk palieciet citur, nenāciet pie mums, jūs tikai radīsiet mums izdevumus. Tas nekas, ka nebūs tur darba vieta, tas nekas, ka tur pamazām viss izsīkt un beigties, un tā skaitā iedzīvotāju skaits, tas nekas. Svarīgi tas, ka šo finansējumu varēs kompensēt pēc tam no izlīdzināšanas fonda, un lieliski viss notiksies tāpat. Šis tāds hipotētisks gadījums vai reāli tāds bija? Reāli.
Uzņēmēji droši vien var padalīties ar savu Jā, pieredzi. Kur ir tie ierodami piemērs pāris? Ko konkrēts? Nu, šobrīd kaut vai tie paši vēja parki, ja? Nu, visur citur, tikai ne pie mums, ja? Un tā mēs te futbolējam. Labi, vēl. Tāpat tās bija arī tās rūpnīcas, ja? kur arī nē. Tā kā ir gana daudz. Ir gana daudz, jā. Bet pats tas princips jau ir jāmaina. Un te īstenībā būtu jābeidz vienreiz par to diskutēt, un vienreiz jāapsēžās visiem un jāpieņem tas lēmums. Nu, kad beidzot mēs darām tā, ja mēs gribam attīstību. Jo nav jau šīs te attīstības. Ja? Līdz ar to pašvaldības tā viena no būtiskajām lietām ir nodrošināt šo te infrastruktūru. Ja? Precīzi. Bet viņai nav par ko nodrošināt. Ja? Un tad pašā laikā tā uzņēmējdarbība arī tur nevar attīstīties. Nevar dēļ to, kad nav infrastruktūra, un nākamais nevar dēļ to, ka arī nemaz negrib, lai viņi tur nosēžās, ja, tā uzņēmējdarbība. Tā kā tās pašvaldības, kuras ir vairāk proaktīvas un saprot, ka tur būs, ja, un tās jau velk un tās jau sēd, piemēram, Liepājā. Ja. Latgalē nav šādas motivācijas. Ja. Tā ir. Jā, par infrastruktūru es varbūt varu uzjautāt. Ir tā, kopumā es neesmu gan kompetents par šo tēmu runāt no tādas politiskā viedokļa, kas kā, bet par investīcijām infrastruktūrā ir skaidrs ielas, mājas, ēkas, viss tas fonds. Bet ko var darīt, lai uzlabotu digitālās infrastruktūras? Lai palīdzētu, es zinu, ka mums skriptā, kur ir arī jautājums par jaunu uzņēmumiem, papildus inovatīviem, digitāliem uzņēmumiem. Kā var veidot infrastruktūru šiem uzņēmumiem? Redziet, tur, kur ir citi uzņēmumi, tur pašvaldībai nevajadzētu nemaz rādīties. Šajā gadījumā par informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem droši vien, ka tie ir tie, kas arī nodrošina attiecīgi šo te infrastruktūru, kas ir vajadzīga internetam, telefoniem, kam visam vien vajag, ar to nodarbojās mums tomēr uzņēmēji, un tur, kur ir uzņēmēji, tur pašvaldība, kā saka, klusē un nav klāt. Līdz ar to mazāk iejaucās tiešā uzņēmēja darbībā, bet drīzāk nodrošināt to, lai šos te kabeļus pēc iespējas ātrāk varētu tur saskaņot, bet arī jāuztraucās, piemēram, lai tie kabeļi izskatās skaisti, lai nav gaisa tāds vizuālais piesārņojums, piemēram, starp daudzstāvu mājām, kad mēs skatāmies, citreiz ir vadu muģekļi vai ne, tur viens šitā, otrs tā, trešais vēl kaut kā, ja mēs paskatāmies kādā saulainā dienā uz augšu, tur starp daudzstāvu mājām mēs ieraugām diezgan daudz vadu, bet arī šis tiek risināts. Jā, tas ir tas, ko pašvaldība var izdarīt. Palīdzēt ar šiem saskaņojumiem, palīdzēt ar kādiem noteikumiem, lai tur nedaudz būs arī jāņem vērā arī sabiedrības intereses, ka sabiedrība grib dzīvot sakārtotā vidē. Jā. Bet, ja to visu ievēro, tad manuprāt, pašvaldības ir pretimnākošas. Man liekas, ka jā, ir daudz par infrastruktūru tieši jau no tāda plašāka skatījuma, kur viens ir kaut kāda jurisprudence, kur maziem uzņēmumiem pietrūkst zināšanas par GDPR. Tas ir arī kaut kāda lieta, ko cerams pašvaldība varētu palīdzēt. Diez vai pašvaldība varēs palīdzēt. Tīri caur šādiem centriem, kā jūs minējāt, ka jūs taisat. Tur noteikti ir kāds konsultācijas. Jā, mums starp citu tā doma ir tāda, ka mēs arī veidosim kādus metodiskos materiālus. Ja, piemēram, grib kādu ārā kafejnīcu uzlikt ar visiem skaņojumiem, lai varētu saprast, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Rekur, ček, iziet cauri listai, saprast, kas ir, kas nav, ko vajag, kur vērsties. Tās ir tās lietas, ko mums arī uzņēmēji norādīja, un to arī patiesībā tas pavisam vienkāršas lietas. Jā, vienkārši. Jo, zināt, kā tā problēma ir tāda, ko jau uzņēmēji jau minēja. Problēma ir tāda, tu aizēji jau tur, esi kaut ko izdarījis no tā visa saraksta, tad beigās saproti, kaut kas tomēr nav izdarīts, bet tu nemaz to nezini. Tu to uzzini, kad atnāk kāda pārbauda vai kāda represīva metode tiek vērsta pret uzņēmēju. Jo uzņēmējs jau pēc idejas jau ir labticīgs cilvēks. Viņš jau nenāk, lai krāptos, viņš nāk, lai nopelnītu.
pelnīt. Nu, tad viņš saprot, ka ir kaut kādi noteikumi, viņam viņus ir jāizpild, tikai ja viņš viņus tos visus saprot un zina. Nu, tas ir tas mērķis, kāpēc mēs arī vēlamies palīdzēt, nākam pretī ar šo visu, un būs gan metodiskie materiāli, gan mājaslapā, un viss pārējais tik jāļauj tām, kas saka, mums ir divas šīs te personu vietas tam paredzēts, nu jāļauj ieskrieties, lai strādā. Saņēma atbildi? Jā, lielā mērā. Jā. Es biju jautāt, vēl es atļaušos pajautāt. Droši, brīvi. Jā, vēl viena lieta, kas īpaši maziem uzņēmējiem, kas tikko sāk, ir, ka bieži vien tie paši produkti, pakalpojumi ir vērsti vai uz pašvaldību, vai uz kaut kādām institūcijām, vai kaut ko tam līdzīgu. Šobrīd tā sistēma, kā piedāvāt institūcijām pakalpojumus, ļoti sarežģīta. Mēs paši arī izvēlamies labāk strādāt ar visiem lieliem uzņēmumiem, kur arī ir daudzas lēmumu pieņemšanas ķēdes, nekā ar pašvaldībām lielā mērā arī iepirkuma dēļ ir darīts. Ne ar Rīgu gan, bet citur. Bet jā, kā ir, vai ir kaut kādi veidi, kā vienkāršot šo tieši pakalpojumu saņemšanu no maziem uzņēmējiem? Jā, ir veidi, var dalīt mazākās lotēs, piemēram, lielākus iepirkumus var dalīt lotēs, bet tāpat laikā, piemēram, jāskatās, ja tur varētu sadalīt kādās lotēs, pieņemsim, ielu tīrīšanu, tad ir jāskatās, vai tiešām tas attiecīgais uzņēmējs to spēs pavilkt. Arī tas ir arguments, tomēr jāskatās, jo jā, varbūt ir viens traktors, viena tehnikas vienība, ar ko varētu iztīrīt kādu vienu ielu, tur uzņemties atbildību pa visu sezonu tīrīt. Bet, ja tas traktors salūst, ko mēs darām tad? Tas nozīmē, ka nav pietiekams tas autoparks, tas nozīmē, ka varbūt kāds cilvēks aiziet no darba un nav vairs, kas sēž pie šīs tehnikas. Šeit visur ir tomēr kaut kāds tas līdzsvara punkts jāatrod. Kas attiecas vēl par šiem te iepirkumiem, es aicinātu tomēr nemest plinti krūmos un izmēģināt roku. Labi, vienreiz dabūs punu, otrais, bet varbūt trešoreiz sanāks. Vai 9. reiz, kā minējāt. Jā. Vai 10. jā. Es domāju, ka to visu vajag darīt. Tā problēma ir tāda, ka sabiedrība grib, lai šie iepirkumi būtu taisnīgi, godīgi, nesarunāti un kristāli dzidri un tīri, un līdz ar to šī birokrātija, diemžēl, bet kaut kādā ziņā ir vajadzīga un tam, lai sabiedrība būtu pilnībā apmierināta, lai tur tas viss ir godīgi. Es te varbūt piemetināšu par to birokrātiju dēļ tiem iepirkumiem. Mans aicinājums būtu tā kā vairāk uzticēties tam uzņēmējam, tā kā to uzticību, līdz ar to tas mums samazinātu tomēr to birokrātiju. Un nākamais, ko jau pieminēja par tiem pakalpojumiem, jā, tas ir daudz pašvaldības dara lietas, ko viņas faktiski varētu nedarīt. Ja? Piemēram? Mums ir koku zāģēšanas un viss kaut kas tāds. Un tad es dzirdēju pat par aptiekām, bet labi, tās laikam nenorealizējās finālā. Tos pašus ielas tīrīšanas. Respektīvi, to var darīt uzņēmējs, arī mazais uzņēmējs. Bet šeit ir jābūt ilgtermiņa līgumiem, lai viņš varētu būt drošs, ka viņš nopirks to traktoru, bet viņam pēc gada tas līgums nebeigsies. Ja? Kad viņam ir ilgtermiņa līgums, viņš var savu tehniku atjaunot, paņemt līzingā vai kredītā, ja, un viņam atmaksāsies. Ja viņš nezina īsti, ka viņam pēc gada vai 3 viss nebeidzās, viņam nav motivācijas. Ja? Tad daudzas lietas ir tādas, kur pakalpojumi, protams, tur ir jāiet atkal secīgi cauri un jāskatās, ja? Kurus var nodot un kurām pašvaldībām nevajag darīt. Jo tiešām tādā veidā mēs arī attīstītu to mazo uzņēmējdarbību. Par atbalstu šiem mehānismiem, ko šobrīd uzņēmumi visvairāk izmanto? Kas ir tās lietas? Uzņēmumiem vajadzīga infrastruktūra. Tas ir tas, par ko mēs visvairāk arī runājam. Ja mēs aizejam tikties ar kādām uzņēmēju organizācijām, tad 2/3 jautājumu ir par satiksmi, 1/3 par būvvaldi. Tās ir tās lietas, kas ir vissvarīgākās.
ar būvvaldi daudz maz jau esam tikuši skaidrībā. Nu, protams, ka tur ir tā, ka visiem tu zaļo koridoru nevar iedot. Nu, tad jau tam nav jēgas tam zaļajam koridoram. Nu, ja kāds iet ar priekšrocību, tas nozīmē, ka kādam tomēr nav šīs te priekšrocības. Ja. Nu, skaidrs, ka tie birokrātiskie procesi ir maksimāli jānoīsina. Tas arī tur tiek darīts. Un savukārt par satiksmi. Par tiem birokrātiskiem procesiem arī mēs daudz jau šodien runājam. Ir cerības, ka viņi kļūs vēl pozitīvāk, vēl atsaucīgāk uzņēmējiem. Premjera ir apsolījusi arī tieši ar birokrātijas jautājumu nodarboties. Un par to mēs runājam arvien biežāk un arvien intensīvāk. Ja? Kā mēs sakam, mēs runājam sarunas sākumā un runājam sarunas beigās, jo šobrīd mēs saredzam ar to, ka pat ja nodokļus nav iespējams tik strauji mazināt, ja, kas arī ir instruments, ja, bet tad, ja mēs samazinām šos birokrātiskos procesus, mēs samazinām izmaksas gan uzņēmēju pusē, gan arī valsts un pašvaldību pusē. Ja. Tāpēc par to birokrātiju arī tiek runāts. Bet atgriežoties par tiem instrumentiem tālāk, būtiski ir tas, ka, teiksim, īpašuma attīstības koncepti, zonējumi, infrastruktūras salikšana, pārlikšana, visa tiek saskaņot ar uzņēmējiem. Pirmkārt, ar tiem uzņēmējiem, kas jau ir apkārt, ja, un tālāk jau ar uzņēmējiem, nu, kas tad tur būs? Lai tas uzņēmējs zina, kas būs pēc gada, 2, 3, lai viņš var plānot, varbūt, ko viņš tur var darīt, kā viņš var iesaistīties, kā viņš var, nolikt kaut kādu ražotni, tirdzniecību, pakalpojumu, ja. Mēs atkal nonākam pie tā, ka informācija, saruna un kopēji diskutēt, nevis, kā saka, ierēģi kaut ko pie galda, darīsim šitā un izdaram. Pēc tam mēs ieraugam rezultātu, kas nav uzņēmējam ok. Labā ziņa, ka tie zonējumi vismaz ir skaidri redzami tagad sazīmēti kartēs. Tā ir tā labā ziņa. Jā, bet savukārt, kur vajag kādu pievadu ceļu vai kur vajag nokļūt līdz kādai ielai, tas viss ir, protams, tikai sarunu iespējas. Par tiem atbalsta tīkiem vēl runājot, kāda ir pašu uzņēmumu tā konkurence starp uzņēmumiem, cik viņi paši iesaistās, kāda tā interese? Protams, lielie uzņēmumi, viņiem ir augstāka kapacitāte, viņi var būt klātesoši gan caur organizācijām un visām citām platformām. Ar mazajiem, protams, ir savādāk un viņiem ir grūtāk, ja? Kaut kur būt, kaut ko zināt, kaut ko varbūt izdarīt. Ja? Tad tālāk atkal ir jāskatās par kaut kādām mazākām lietām, piemēram, mazajiem uzņēmumiem, par kādiem projektiem, kas, piemēram, Rīgas reģionam, Pierīgas reģionam, piemēram, ir vai ļoti maz, vai ar mazām atbalsta intensitātēm, ja, kas reāli arī ir problēma. Bet tas uzņēmējs jau tai Rīgas centrā vai Pierīgā, ir tieši tāds pats kā, Talsos, Bauskā vai Balvos, ja. Tā kā patiesībā jau Rīgai būtu jābūt tādam centram, kas velk arī visu to pārējo Latviju. Ja? Viņam ir jābūt, tur ir jābūt pasākumiem, tur ir jābūt visu laiku notikumiem, lai būtu šī dzīvība. Ja? Mums šobrīd ir salīdzinoši tomēr maz pasākumu, ja? kur mazais uzņēmējs var daudz pozīcijas nodrošināt. Ja? Mums nav īsti prāmu satiksme, ja? kas arī mums neatved naudu uz pilsētu. Ja? Tā kā tās ir lietas, kas viss ir jārisina un par to ir jārunā. Ir kaut kādi jau konkrēti, teiksim, tā darbi un risinājumi, kur mēs varam teikt, jā, šeit jauniem uzņēmumiem būs iespēja. Piemēram, mēs esam atjaunojuši Uzvaras parku tā vēsturiskajā ideoloģiskajā gultnē, un varbūt, ka kādi jaunie uzņēmēji vēlas, piemēram, kādas kafijas kioskiņas atvērt vai uz ratiņiem vai kādas saldējumus tirgot. Arī tas ir iespējams. Tā kā cilvēku tur ir ļoti daudz. Sestdienās, svētdienās, piemēram, tas maz atkāpīta, bet cilvēki sabalsoja aptaujā, ko viņi visvairāk gribētu redzēt jaunajā Uzvaras parkā 2. kārtā. Un izrādās cilvēki ļoti vēlas redzēt kafejnīcu.
pirmajā vietā. Nu, tā atkal ir iespēja Skan loģiski patiesībā. Paēdis cilvēks, laimīgs cilvēks, vai ne? Nu, tā ir atkal niša un iespēja kādam uzņēmējam paņemt šo vietu un darboties un rīkoties. Bet te es atkal aicinātu par to, ka arī pašvaldības pārstāvjiem pašiem būt aktīviem, iet uz šiem uzņēmēju klubiem un izteikt, tātad šeit ir tādas iespējas, uzrunāt, jo uzņēmējs jau atnāk pašvaldības darbinieks vai vēl amatā kāds augstāks, un paprasa, Klau, kā tev iet, ko es varu izdarīt, lai tev būtu labāk. Un mums tur būs tāda un tāda iespēja. Tā komunikācija, vai ne? Jā, mums būs tāda iespēja. Klau, vai tu to negribi paņemt un darīt? Tas uzņēmējs pirmkārt ir, wow, jā, ar mani runā, jā, tas ir viens. Tātad es vispār esmu svarīgs, kaut kā. Un tur ir atkal tālāk, es varbūt tiešām varu Uzvaras parkā uztaisīt kaut kādu foršu kafejnīcu. Tā kā, tieši tā, atkal ir komunikācija. Jā, šim es ļoti piekrītu, jo ir kaut kāda tāda autoritāte tomēr no pašvaldības, no jebkuras institūcijas. Un tajā mirklī, kad pie tevis atnāk, tev ir sajūta, ka rekur jau kaut kas top, kaut kas notiek, jau ir palīdzīgs plecs. Jo pretējais ceļš ir krietni biežāks, kur tu vienkārši mēģini sisties pie daudzu pašvaldību komunikācijas cilvēkiem. Tev atbild noteiktajā laika periodā, ka ziņa ir redzēta, un tas ir aptuveni viss. Tā kā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Īpaši nevien reaktīvi, kas arī ir ļoti svarīgi, bet īpaši, ja ir iespēja kaut kādā veidā šī proaktīvā darbība, redzot uzņēmējus, tad tas, Tev gribētos, lai šī atsaucība būtu lielāka būtībā no visām šīm struktūrām. Jā, nevar gaidīt, protams, no visām. Jā, skaidrs. Bet ka kopumā, manuprāt, ir mazliet izaicinājums, ka valsts pārvaldē gribās mazliet vairāk funkcijas saglabāt zem sevis. Viņas outsourcēt uzņēmējiem vai arī mēs esam tieši sociālais uzņēmums caur sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem, piemēram, kur arī ir papildus šie kritēriji par to, kā palīdz sabiedrībai šis tieši iepirkums. Tā kā, manuprāt, vairāk šīs privātā publiskā partnerība varētu būt lieta, ko ieviest. Bet savukārt, ja kāds neatnāk un neaprunājas un tiešā veidā neuzaicina, tad viss šobrīd mūsdienās 21. gadsimtā ir atrodams, protams, publiski internetā, piemēram, īpašuma departamenta mājaslapā var atrast šīs telpas, kas tiek iznomātas, kas ir pieejamas brīvi un tā kā droši pašvaldības īpašumi, tieši tādu pašu kā privātie īpašumi, kur var iznomāt un veidot savu uzņēmējdarbību. Jā, bet īstenībā ir tāds paradoks, mums ir tik daudz informācijas kanāli un platformas un tā tālāk, un ko mēs esam saklausījuši arī no uzņēmējiem, ka tās platformas ir tik nejēdzīgi daudz, ka tu nevari tā vienkops to informāciju. Pāris lielas un vienotas, vai ne? Jā, viņas ir tur tādas, tad ir zem ekonomikas ministrijas, tad ir zem LIA, tad ir tur, tad ir pašvaldība, un viss kaut kur ir. Un tu beigās tur sērfo pa to internetu. Ja tev vēl māte Google kaut kā īsti neizmet tā, kā vajag, tad tu neatrodi vai tu nesaproti, kur tad īsti kas ir, tā kā tur ir aicinājums kaut kā konsolidēt kaut ko visu un lai tur būtu... Jā, kā lai pasaka, darām visu iespējamo, bet visu jau nevar izdarīt. Un kas ir, ja esat kādreiz meklējuši kādu, tur hotelu kaut kur ārpus Latvijas, kas ir pirmais, ko cilvēki atver, vispopulārākā aplikācija vai mājaslapa, tā tad ir Booking.com. Ja, bet arī bez tā Booking.com ir ļoti daudz, kas vēl paralēls, pa ko mēs nezinām. Un tieši šāda lieta, ja jūs vēlaties atrast kaut ko konkrētu, un jūs zināt, ka tas ir, bet jūs neatrodat attiecīgajā platformā, sanāk, ka ir jāskatās arī citur, bet tā tas ir, jārok. Jārok. Par investīciju piesaist vēl. Pavisam īsi jau tuvojoties, varbūt teiksim tā noslēgumam. Kā ir ar šo reģionu? Kā uz reģionu raugās investori? Investori raugās tā. Tas ir Rīgas reģions. Viņi uzskata, ka tā visa ir Rīga.
visa Rīgas metropole līdz pat Siguldai, Salkrastiem, tāpat arī Jūrmalu ietverot, viņi to saskata kā vienu kopumu, kā vienu veselumu. Jā, mēs te esam vairākas pašvaldības kopā, bet jebkurā gadījumā investori to saskata kā vienu. Un šeit ir ceļi, šeit ir lidosta, šeit ir osta, tas viss ir pieejams, dabonams un katrā gadījumā tā investīcija vide, lai arī mums pienāk dažādi signāli, jebkurā gadījumā tā ir pozitīva. Par ārvalstu investoriem? Par viņiem arī vairāk to, tā kā es arī domāju. Un, teiksim, tā vietējie? Vietējie, vietējiem jāprasa vietējiem, ko saka? Vietējiem ir tā, ka droši vajag, te ir jāsadala tie ārvalsti vai lielie investori, kas ir ar Latvijas kapitālu, un ir investori, kas ir salīdzinoši varbūt mazāk. Runājot par tādiem mazākām investīcijām, manuprāt, šobrīd gan liels sāpju bērns ir pats Rīgas centrs, ja, kas, kā lai saka, ir ļoti daudz neapdzīvota fonda, ļoti daudz tukšu telpu, ja, kas patiesībā ir tieši priekš mazā vidējā biznesa. Bet kur ir problēma? Mēs esam ļoti zaļi, mēs gribam būt zaļi, bet tādā pašā laikā, ja mēs gribam, lai Rīgas centrs ir apdzīvots un tur notiek uzņēmēja darbība, un tur ir jābūt iespējai, kur novietot mašīnu, par to saprātīgi samaksāt. Ja gribam, lai tur dzīvo ģimenes ar bērniem, tur ir jābūt bērnu dārziem, tur atkal ir jābūt, kur novietot šim auto, jo piedodiet man, māmiņa ar 2 maziem bērniem, diez vai ar velosipēdu brauks uz bērndārzu, ja, kas nemaz nav tuvu. Ja, tā kā šeit ir ļoti jāatrod tas līdzsvars starp to zaļo domāšanu un to, kur mēs saprotam, kur ir nauda. Jo tad, kad tev ir ģimene un tev jau ir mašīna un viss, tāpēc tu nobāzējies vai Mārupē, vai Babītē, vai kur citur, kur tev to nolikt. Varbūt tu labprāt dzīvotu Rīgas centrā, jo tev darbs ir varbūt pat Vecrīgā, ja, kaut kur, bet tev nav kur palikt, ja? Tev nav. Un līdz ar to nākamais ir atkal par investīcijām vispār par šo dzīvojamo fondu kā tādu, ja, kad tur ir jāmeklē ar steigu instrumenti, kā šos tukšos, skaistos namus atjaunot un tajās ievest dzīvību un cilvēkus. Ja? Līdz ar to arī apakšējos stāvos attīstīsies šī te uzņēmēja darbība. Tātad tas ir tas viens līmenis. Un runājot par tādām investīcijām, kas jau ir lielākas un kas ir ar kaut kādiem ārvalstu kapitāliem, tur noteikti atkal ir gan pašvaldības, gan arī valsts līmenī. Respektīvi, ir jābrauc, ir jārunā, ir jāaicina, ir jāveido tēls. Ja? Mēs jau paši šobrīd reizēm to tēlu esam nevisai labu, kā saka, popularizējuši vai kā. Ja? Tā kā mums ir jābūt pašiem kaifā no tā, tā ir foršākā vieta pasaulē, kur dzīvot, kur strādāt, kur attīstīt uzņēmēju darbību. Tas ir atkal droši vien, patiesībā tas ir gan Rīgas, gan arī Latvijas tā kā uzdevums, un par to jau arī runā gadiem, bet kaut kā īsti nav aizgājis, ja, par to, kā mēs parādam sevi ārpus Latvijas. Kā mēs patiesībā arī parādam sevi paši, teiksim, saviem jau, par ko mēs rakstam. Par strīdiem, par visādām citādām lietām. Par negatīvo. Mēs ļoti maz strādājam par pozitīvo, bet patiesībā ir tik daudz kā pozitīvi. Ja? Ir tik daudz jaunu ideju, jaunu uzņēmēju. Ejam un parunājam par viņiem. Taisam raidījumus, taisam rakstus par viņiem. Nevis tikai to, ko vieglāk pārdot. Es jau saku, uz uzņēmēju darbības centra atklāšanu neatnāk žurnālisti, ja? Jo tas nav skandāls, tas nav interesanti, tas ir kaut kas pozitīvs, tā tad nav svarīgi. Ja? Tur virsraksts nedabūs, jā. Tur virsraksts nav, klikšķi nav, interese nav. Ko es varu pateikt? Mums ir profesionālās organizācijas, malači, ka tādas ir.
Tāpat arī sociālajiem uzņēmējiem ir profesionālā organizācija tomēr, un arī ir savs tīklojums. Nu, šādā veidā mēs tad arī strādājam. Jūs tā, klausoties šo visu no savu skatu punktu? Es nezinu, nav jau ko pieminēt. Nu tā. Viss notiek. Par šo zaļo domāšanu jūs labi iesākāt. Nu, tā zaļā domāšana būtībā arī kaut kur savā ziņā mums nezāģē, teiksim tā. Mums par to ir diskusijas bijušas arī ar Rīgas pārstāvjiem par to, par to ka esam jau reāli. Kur ir nauda? Tur, kur tev ir tur, kur cilvēks ar riteni patiesībā ir ļoti neizdevīgs uzņēmējam. Viņš neslimo, viņš visticamāk arī labākajā izdzer kādu kafiju, viņš nebrauc uz restorāniem, viņš vispār naudu netērē. Tev ir vajadzīgs tāds, kam ir nauda un kas tērē naudu, kas var piebraukt ar to mašīnu, viņi var atstāt, lai tieši tā, lai Vecrīga un klusais centrs tur atdzīvotos. Tur ir jābūt šīm stāvvietām un ir jābūt tai infrastruktūrai, kur var, un tikai tad tur kaut kas attīstīsies. Un tur tas zaļais, diemžēl, zāģē to zaļajā. Šeit es laikam nepiekritīšu. Jo man sajūt, mēs esam līdzīgi nekompetenti šajā, tā kā es atļaušos runāt par pilsētu plānošanu. Kopumā jau ir divas paradigmas. Viena ir tāda, ka principā ir jāveido arvien cilvēkiem draudzīgākas pilsētas, arī lielās metropoles to dara, kur brauc cilvēki ar velosipēdiem, viņi iet uz restorāniem, ir kaut kādi centri, kur notiek lietas, visi park and drive un viss tas. Tā kā kopumā nav tā, ka velosipēdis kļūst bezjēdzīgs tā kā sabiedrības loceklis. Otrs variants ir šis mašīnu centriskās pilsētas. Un tajā mirklī tu vari uzbūvēt arī 16 līniju šoseju, bet tik un tā viņā būs reizēm sastrēgumi, tāpēc, ka tad visi arī cilvēki pārvietosies, un sabiedriskais transports nebūs, viss nebūs. Tā kā, man liekas, tas nav tik vienpusēji. Manuprāt, kolēģi teica par līdzsvarot to pasākumu. Mēs nevaram no viena grāva iebraukt otrā. Es domāju, ka tur pārāk zaļi. Es domāju, ka uzņēmēji ļoti labi jūt, ko mums uzņēmēji sūdzas. Uzņēmēji sūdzas par to, ka tiešām, ja nolikvidē tās autostāvvietas pie ieejas, ka tad tiešām samazinās šis te klientu skaits. Mēs varam pastīties, mums patīk, nepatīk, bet tas ir tas, ko mums īstermiņā pilnīgi noteikti, tur nav jautājumu. Jā, ilgtermiņā noteikti tā kā savukārt. Bet es gribēju vēl kaut ko vairāk pateikt par tām pārējām lietām. Šī jau tāda, kā saka, velosipēda aktīvistu diskusija, bet es gribēju ienest citu dimensiju par tiem bērndārziem. Starp citu, ļoti labs punkts. Rīgā ir augošās apkaimes. Tās ir šis koridors pa Brīvības ielu iekšā līdz centram, Jugla, Teika, Čiekurkalns, starp citu arī Meža parks, Skanste. Tātad centrā trūkst šī bērndārzi, tāpat arī Bieriņi, kas ir Pārdaugava, un Dārziņi. Šīs ir augošās apkaimes, latviskās augošās apkaimes, kur pietrūkst vietas. Un tad mums ir, kā pašvaldībai, jādomā, ko darīt. Vai tad tie, kas dzīvo Skanstē, vedīs bērnu piemēram, uz Balderājas dārziņu vai nevedīs? Tātad šķērsot tur visu Rīgu un aizbraukt ļoti tālu, un vakarā vēl tas viss atpakaļ, diez vai. Protams, ka mēs tāpēc veidosim dārziņu, tagad arī papildināsim 2 dārziņus, vēl 3. pa vidu iebūvējot Grostons ielā. Skanstas rajonā, tās lietas ir jādara. Tāpat arī Meža parkā. Mums ir skoliņa, kas ir 3 stāvos būtībā kā tāda savrupmāja, ļoti mīļa, ļoti jauka, vecākiem patīkama, bet tomēr tā apkaime ir sen izaugusi daudz lielāk. Līdz ar to mums būs nepieciešama arī Meža parkā skolu būvēt no jauna. Un šādas lietas, kas patiesībā jau, ja mēs gribam iedzīvotājs, viņiem tam visam ir jābūt pieejamam. Tātad, ja grib ģimene bērniem dzīvot, viņiem ir jābūt gan dārziņam, gan skolai, gan ārpusklases nodarbībām. Tas viss ir turklāt vēl ar satiksmes infrastruktūru saistītām, ar mēneša biļetēm un ar visu. Tur tā nav tā, ka tikai vienu lietu izdara un tad viss notiksies. Nē, tas ir tāds
komplekss stāsts. Jā. Pieminot par to Park and Ride, jā, tās ir uzņēmēju aktualizēta problēma un vēlme, kam tā kā vajadzētu būt. Tā kā tas arī noteikti risināt kaut ko. Kaut kā mēs arī, es šo dzirdu jau 11 gadus, bet kaut kā arī neveicās ar vairāk jau. Tur, lai pie Berģiem uztaisītu tādu īstu Park and Ride, pa ko mēs tagad esam jau 10 gadus runājuši, tam ir nepieciešams aptuveni 2 tādi finansējumi, ko Rīga samaksā izlīdzināšanas fondā gadā. Milzīgas investīcijas nepieciešamas. Labā ziņa ir tāda, ka tur ir vilciens, tur ir šī satiksmes artērija no Vidzemes puses, tad ir satiksmes artērija arī no Ādažu puses. Tur viss satiekas kopā, plus vēl tur ir Rīgas pašvaldībai piederoši meži, kur teorētiski varētu būt gan šī apstāšanās vieta vilcienam, gan pārējiem transportam. To visu ir iespējams īstenot, tikai, ja tam ir atbilstošs finansējums. Rīga neko tādu nevar pavilkt ar 15 miljoniem gadā investīciju budžetā. Kamēr šo visu nosacīto krējumu pārdala visiem pārējiem, tikmēr mēs braucam pa tādām ielām, kādas mums ir, tikmēr mēs varam palīdzēt tieši tik daudz, cik varam. Par nākotnes plāniem. Kas ir tās galvenās nozares, uz ko ir plānots, koncentrēties? Nav jau tā, ka mums ir kādas konkrētas nozares, uz kurām mēs koncentrēsimies uzņēmējdarbības ziņā. Skaidrs, ka pirmkārt jau šie būvvaldes procesi, kas jau ir atviegloti, uz tiem arī strādāsim tālāk. Tieši tāpat arī par uzņēmējdarbības atbalstu ar šo uzņēmējdarbības atbalsta centru iesim uz priekšu. Šobrīd tās ir 2 štata darba vietas, 2 cilvēki. Redzēsim, kā uzņēmēji šo pakalpojumu izmanto. Sapratīsim tendences, visticamāk, tad arī mēs nāksim klajā ar kaut kādām vēl konkrētām lietām, kuras vēl vajadzēs darīt. Manuprāt, par nākotni runājot, mums būtu jābūt tādiem tālredzīgākiem. Un šobrīd jau domāt par inovatīviem risinājumiem, kurus droši vien realizēs plus mīnus pēc 5 gadiem, ja, bet tad jau ar lielu to soli uz priekšu, lai šie risinājumi būtu interesanti, piesaistoši gan ārvalsts investoram, gan ārvalsts turismam, jo turisms arī ir eksports. Tā kā man aicinājums jābūt tādiem futūriskākiem. Skatīties jau braukt uz izstādēm, skatīties jau uz kaut kādiem nākotnes risinājumiem, lai tad, kad mēs viņu ieviešam, tas jau nav, kā saka, old school jau. Ja? Lai ir pārsteigums, lai wow. Ja? Mēs diezgan lēni ir procesi, ja, un lēni darām, līdz ar to, kamēr norealizē, tikmēr jau viņš jau ir nav nekāds wow vairs. Tas, laikam, tas, ko Gustavs gribēja teikt, ne par to ilgtermiņu un īstermiņu domāšanu, kaut vai par to pašu riteņbraucēju, kultūru un iespējām viņiem pārveidoties par to Rīgu, pierīgu un tam līdzīgi. Tā tu biji domājis? Viena no lietām, jā, tas tā. Labā ziņa, ka mums būs savienojumi Rīgai pierīgu ar dažādām riteņbraucēju celiņiem, tā kā visiem tiem, kam ir velo aktīvisms sirdī, tiem visiem būs iespēja nokļūt. Kas būs tie izaicinājumi tuvākajā laikā, ar ko būs jāsaskarās, jūsuprāt? Viena lieta, ko es jau redzu, ir, tad mēs aktīvi palīdzam kompānijām meklēt jauniešus kandidātus un kandidātiem atrast darbu. Un tas, ko mēs ļoti aktīvi redzam, ir tas, ka ir ļoti spēcīga šī plaisa starp darba devējiem, darba ņēmējiem tieši konkrētās kategorijās, kur nevar atrast cilvēkus. Piemēram, tehniskās zinātnes lieta, kas ļoti nepieciešama priekš jebkuras inovācijas, īpaši tā kā, kad tu darbojies ar dzelžiem. Un mēs redzam, ka, diemžēl, nav tik daudz jauniešu, kas šajās pozīcijās var strādāt, grib strādāt. Un paralēli ir ļoti daudz kompāniju, kurām šos cilvēkus vajag. Kāpēc jauniešiem nav interesi tajās tehniskajās lietās? Man liekas, ka nav pat tik ļoti, ka nav. Kaut kam ir šī interese, bet vienkārši tas pieprasījums ir ļoti, ļoti augsts. Un jauniešiem ļoti daudziem gribas radošās profesijas, gribas kaut kur izlikt savu būtību, jo arī mēs esam tādā informācijas laikmetā, kur vai tu attīsti veidu, kā likt informācijas tehnoloģijām ar tevi sadarboties, kaut kāda IT
futuristiskās lietas un viss tas. Vai arī tu izpaudi sevi caur radošumu, caur sociālajiem tīkliem, influencēšana, rakstu veidošana, video veidošana, vienalga. Un man liekas, ka jauniešiem krietni vairāk gribās iet šajā radošajā. Un tur savukārt šo profesiju nav. Tā kā tehniskās zinātnes, IT, diemžēl arī fiziskais darbs. Tur arī ir jauna paudze, kura interese nav, kur ir citas ekspektācijas no dzīves. Tā kā, man liekas, ka tas ir tas, ko ir absurdi grūti risināt nākotnē. Tad ir jautājums, kādus risinājumus var atrast vispār. Es varētu minēt par civilo aizsardzību, kas ir šī brīža aktualitāte un kura ir šobrīd jārisina. Un tas nāk līdz gan ar infrastruktūrām, gan ar uzņēmēju iesaisti, informāciju un visu šo salikt. Tas ir tuvākais izaicinājums. Vēl kaut kas? Manuprāt, izaicinājums ir katru dienu, bet tā laikam ir mana darba specifika. Un ko es vēlos pateikt, ir tas, ka ja mēs katrs darīsim savu darbu apzinīgi, ar atbildību, tad jau tās lietas uz priekšu aizies. Ko kolēģis domāju, ka šo mēs varētu arī noslēgt, vai ne, mūsu šīs reizes tikšanos. Un, paldies jums par dalību. Visnotaļ interesanti, manuprāt, mēs nedaudz aizķērām ļoti daudz šķautnes. Visādas daudzpusīgi, šur tur pieķērām vairāk, šur tur mazāk. Bet paldies jums visiem par dalību. Un, laikam, tas, kas jāņem mums vērā, ir par to pozitīvo vairāk. Tas, ko jūs minējāt, vai ne? Domājam pozitīvi un beigās rādām to valsti, pilsētu, reģionu arī uz ārā pozitīvā ziņā, un tad jau tas viss, kā saka, uz priekšu tiks. Kolēģi, paldies jums vēlreiz. Šī bija pietiekami interesanta diskusija kārtējā, kas šeit TV4 kanālā ir bijusi. Un tiekamies kādā citā reizē. Tā, šajā reizē paldies un vislabāk! Vislabāk!